čempionāta posms, arī Latvijas čempionāta posms biķerniekos. Mēs esam šeit. Vakar arī jau trenējāmies, vakar bija vasara, šodien ir rudens, bet visiem laikapstākļi vienādi. Mēs laižam. Šodien mums ir kaut kāds ārprātīgs rekords ar mašīnām. Mums ir 8 mašīnas. Es ceru, ka viņas visas arī būs trasē. No vienas puses ceru, no otras puses darba dafigā. Bet, kā ir tā ir, čaļi ir trenējušies, šodien arī trenēsimies. Šodien ir piekdiena, tātad kvalifikācijas diena. V1600 klasē ABC ir tikai treniņi. Rītā ir galvenā sacensība diena. Cerams, ka viss būs kārtībā. Tiekamies trasē un lai visiem foršs gols. Sveiki! Šajā rubrikā vai mums būs uzlīmes? Uzlīmes būs. Ir nofilmē kā Džeks Rieps un... Rekur uzlīmes! Šodien braukšu, un arī rīt braukšu ar no vēstures grāmatām izdevētu automašīnu, Opels. Šoreiz komandā ir 2 Opeli, viens ir Corsa un otrs ir Astra. Corsiņa ir no ABCs pirmsākumiem, kur ir šobrīd tauta runā, ka 5 gadus stāvējuši nekustināti. Nezinu, kā būs, skatīsimies, brauksim tikai treniņus rīta. Izbrauksim, sapratīsim, kas ir labi, kas nav, ko vēl var paspēt, mēģināt salabot pa nakti, jo ir vēl nakts stundas, protams. Bet kad neko nevajadzēs. Un plāns ir sastādīt pietiekami labu konkurenci Agnim un arī pārējiem ABC braucējiem. Mēs esam 4 šoreiz. Mērķis, protams, ir uzvarēt arī ar Opelīti. Parādīt, ka pirmsākuma automašīna ir konkurētspējīga šodien. Jā, Omīte ir, starp citu, komandā ir Omīte arī Opels. Tā kā Omīte un mazbērni, bērni, mazbērni, te visi brauc. Tā kā, jā, tā kaut kā. Puikas. Iekšā jau. Iešuks. Tas pat neiesiltās jau. 19. gada riepās, ne? Tā ir laika kapsula tā mašīna. 19. gada nekas nav darīts, izņemot eļas samainīt apkopu uztaisīt. Kas notika? Viss kaut kas, tā pansumā neiet, tā stota vibrē, tā sāk smaka laist un tagad izskatās, ka arī motors vairs līdz neiet tā, kā viņam būtu jāiet. Jā, meklējam risinājumu, bet pat pirmā rīta sesija. Cerēsim, ka šīs dienas laikā viss izdosies atrisināt un jā, viss būs labi. Kā Alīna, esi jau uzbraucis? Kas tur ir? Šodien nē. Parādi, kas tur ir? Valīts būs jautrs. Pirmo reizi trasē paslapjo visticamāk valīt. Interesanti. Ar puslikiem neesmu braucis. Tā jau. Visiem apstākļi vienādi. Čaunā. What's up? Čiloju. Tas čilotājs. Mācāmies skaitīt no 1 līdz 8 starp riepām, meklēt labāko riepu. Naktī sola kaut kādu traku gāzienu.
kas rītdien vedīs pārsteigumus, gan jau lielus. Varbūt būs kāda žūstoša gonka, varbūt būs slapjās, tikai tad jau redzēs. Kaut kāds tāds miegains, garīgais, jāiet laikam kolu iedzert, vai pepsis mums ir kola. Kultiņš, jā, kultiņu jāiedzer. 2 buņģiņas un 2 pudelītes krustiņā. Būs skrienošais. Būs skrienošais, jā. Cerams, to redzēsim. Šis video saka čau. Čau. Nu, kāda sajūtas ir? Nu, gāzīsim, jāgāž. Gonka diena. Nu, šodien treniņi rītā gonkas. Ja? Gāzīsim. Laiks labs. Puikas saka, rīt būšot, pa nakti būšot baigais lietas, tātad rīt labs. Saus? Nu, vīri nebaidās no lietas. Vīri nebaidās, tik gāzīt, vai ne? Mēs neesam nekā cukuru gabaliņi, kas Lietuvu izkūst. Tad jau dzīvos. Redzēs. Stiprāk iebrauc Lietuvu. Komandas sinoptiķis prognozēja, kā jau sinoptiķis, viņš saka, pieļāva, ka būs lietus uz FP2. FP2 noslēdzies, gaidām kvalifikāciju un nostrādājies tas baigi. Visu dienu es braucis arī. Un šobrīd ir sajūta, kad es smējos čaļiem, kad tā sajūta ir, tu brauc ar Jarisu. Tas ir tā kā ofisā sēdēt, tu strādājām mēs abi, ne? Bet ofisā strādāt pie kompina. Ar Opel tev iedod lāpstu, te tagad roc kaut ko. Tā sajūta tā, ka tu esi rītīgi nostrādājies. Jā, bet sajūta laba. Vismaz man par pārējiem tur jārunā ar katru individuāli. Neesmu paspējis vēl. Tā kā, bet viss labi, tiekamies rīt. Kāds rīt? Galī. Kvalis! Jā, kvalis, tiekamies kvalī. Jā, pēc stundiņas, pusstundiņas tiekamies kvalī un... editā tas ir tagad. Tik dziļi taisni, vienkārši super taisni. Un man pakaļ vienkārši aizmet. Kas beigās tad kumpi? Stāst, kā gāja? Gāja īstenībā negaidīt labi. Īstenībā pat negaidīt labi. Gāja ļoti labi, jo pagājušajā gadā tapa skaidrs, ka žūstošā tādā viegli slapjā trasē, tas ir tā kā tāds equalizers, attiecībā pret konkurentiem. Mareku, pagaidām pamatā. Un pagaidām bija ļoti labi, un starp mums kvalifikācijā izrādās 0,079 sekundes, kas ir čirk daudz. Un, bet dabas māte mūs laikam ar lietu šovakar. Nepārsteigs, bet dāvās daudz lietus, daudz. Tā kā rītdien pirmā gonka
Šaubos, ka man otrā kvalifikācijas vieta un labais temps baigi palīdzēs, bet ceram uz to, ka otrais reizes būs savs vai vēl labāk šūstošs. Tas varētu nest liels pārsteigums. Nu jā, kā gāja? Vēl iet, mēs vēl darbojamies. Diena ir galā, kāds ir novilcis aizkars. Tie aizkari ir lietas veidā atnākuši, mēs te mirkstam. Es ceru, ka rītā mēs nenoslīksim, jo šitai te vietai mēdz gadīties, ka te baigā milzīgā peļķi. Nu, ņemsim laivu līdzi. Bet kopumā gāja labi, kvalis labs. 2600 atkal priekšā esam visiem. Treniņi gāja labi, visas mašīnas dzīves, maz tehnisks ķibelīts, pavisam neliels faktiski. Tā kopumā temps ir, čaļi priecīgi, pa dienu nelija, viss labi. Rītā solās būt diezgan traka diena, tāpēc, tad lietas dēļ, tāpēc mums vajag, es pievilku šitienes tālāk un, jā, ir daudz ko darīt. Labrīt, Janka! Kas jau rīts ir? Paša? Tikpats labs, tik vakar. Nu, okei, darba daudz, mašīna daudz un jāmauc. Cilvēki jau pat trasu braukā. Es pat nedzirdēju. Es dzirdēju. Mēs visi dzirdam. Mēs visi dzirdam. Mēs esam klāt sestdienā. Atkal kaut kas ir jādara. Šodien slapjais. Cerams, ka bez kaut kādām nepatīkamām kontaktcīņām trasē. Šitā te un uz priekšu. Tiktokers. Jaunais tiktokers. Nu, jā. Drīz šaušu ārā savu jauno dzērienu. Tagad tas ir populāri. Es tikai nezinu, kuru. Kā tu nezinu? Zini, kultiņš. Kultiņš pats labākais dzēriens. Kultiņš ir visideālākais dzēriens. Viņš no rīta bija vienīgais, kas man pamodināja. Pārējie tie visi apkārt man nemodināja. Tikai kultiņš. Šitie visi nemodināja. Kultiņš tikai. Pats pieklāvēja man pie durvīm. Teica, vecais, šodien gonka. Iedzeru man. Tā, es sadzēros un tā ir labi. Kāds plāns šodien? Izdzert vēl 2 kultiņas. Labrīt. Labs rīts. Nu, slabs rīts, bet labs rīts. Kāds sajūta? Tell me. Zini, kā interesanti īstenībā, es braucu šurp un nepierasti, bet bija iekšā tāds tā kā roka, kaut kā bišķi, tāds ir iekšā uztraukumiņš. Jo, ir forši braukt pa sausu, šodien es pilnīgi noteikti būs slapš, vismaz pirmā gonka. Vilsī redzēsim, darīsim visu, lai nebūtu sarkanie karogi. Kaut kā tā. Tā, kas pēc ārās vietā? Viņš jau vakar. Es tev varu iedot palks vienīgi. Man ir īsti, man pavējās. Šitās tavējās no pirmā gada. Pareizi. Viņš tev tur ir kaut kur stūrī vienkārši jau. Viņš nav mazgāts vēl no pirmā gada. Tu biji pirms tam trasē. Izstāst trīs vārdos, kāda situācija. Diezgan braucam trase. Nav standing waters, nav stāvošais ūdens un ir kaut kāds gripiņš arī, bet jebkurā momentā te var mainīties viss. Tā kā baigi jāskatās uzmanīgi. Tā ar prātu. Good luck. Davai. Kā feeling? Divējāds. Ļoti divējāds šobrīd. Bet, zin kā, apstākļi visiem ir vienādi. Tas ir jāņem vērā. Tāpēc. Let's go!
Teiciens Junkeram, mēs gaidām sponsorship piedāvājumus. Es nezinu, kas ir jāizdara, lai tam Opelim visu laiku bumperī nebūtu jāskatās. Mēs Lietuvu nebijām tik tuvu. Nē, mēs esam ļoti tuvu Lietuvu. Tu ko? Tas ir tāds progress, protams. Vispār nav jautājumu. Es gan teiktu, ka tas vairāk pilotu jautājums, nevis mašīnas, bet, pilots mums ir tāds. Palicis ātrs, ļoti vēl ātrāks nekā viņš jau ātrs bija. Es 3 reizes pretēji. Es jau tagad 4 reizes pretējis. Es vienkārši domāju, nu kā driftā puikas nāk ārā sānis, kāpēc es nevaru? Šitais arī pakaniski te nāc ārā visu laiku. Bet es zinu, kur ir problēma. Man izkrita airventam tur viens soks. Viņš izkrīt ārā, es nezinu, tas gāzi nav vairs. Es viņu, es uz bremzēšanu izkasu ārā viņu. Bremzē nākšana, dod ručkā, sākšu bremzēt. Bremzē, nu. Kā tas sūdz un bremzes? Es tam vienkārši, es braucu, es nevaru aizsniegt viņu. Es saprotu, ka es neaizsniegšu viņu. Es nevaru nobremzēt, tad nevairs gāzi, ne bremzes. Ne, jautri. Ļauj puikām paskriet, bet... Vai. Ar akšaniem. Visur īstenībā. Es visu līgums izbraucu sānis. Mēs redzējām, mēs skatījāmies laivā tāds, es redzēju, kā te bija. Un laivs ir bišķi ar aizturi. Es saku, Džek, skatieties, kā vajag priekšpēdīs mašīnu driftā ienākt iekšā, zikā. Lielā skatās un forši tāds gārs plāts, tāds plakanais. Un līdz maliņai tā. Jā, viss bija. Kasti tu paņēmi. Jā, drifta kasti tu paņēmi normāli. Esmu citā komandā jāiet. Komanda jau mēs esam tā paši, mums vienkārši jaunu divīziju jātais vaļā.
Janka? Kas ir noticis? Es lasu, kaut kāds announcements atnāca par Arvīts Rumbēns, it kā tas ir mūsu klasē. Es nezinu, es nevaru atvērt pagaidām, mēģinu atrast. Kas ir noticis, ir reku taisnojam Lonžeronas Sanda mašīnai. Viņam ne tikai sprints jābrauc, bet viņam vēl 2-stundīgai otrais kvals jābrauc. Tā kā te baigs spiež laiks. Un pārējie plus mīnus normāli. Nu, kaut kur bišķiņ kaut kāda skrāpējuma, kā jau pēc slapjā, bet jā, okei. Viss normāli. Update. Kas tas kā iet? Lonžeroni ir taisnāki nekā tie bija. Tāds ir arī updates. Kaut kas, cerams, ka vairs nepilēs. Nu, es vairs negribu šito, tas ir nav vajadzīgs. Bet bija jau drāma pēc finiša arī. Tur iesvēra veselai čupai. Es tagad gaidu vēl pārējos lēmumus. Tur iesvēra baigai čupai par to, ka pie dubultiem zeltniem karogiem nesamazināja ātrumu līdz 60, tad tur visiem tur iedeva pa 10 sekundēm. Tad ir kaut kāds apdzīšanas pie zeltniem karogiem, nu, kā jau parasti šitajās mazajās klasēs, tur ņigu visu. Tā kā mēs vēl gaidām īstenībā tādus fināla rezultātus. Tas, ko mēs zinām šobrīd, ir tas, ka Daņļevskis, kurš diemžēl nefinišēja no 3. vietas pirmo braucienu, bija paspējis uzstādīt labāko apli laiku, līdz ar to viņam ir pole positions uz otro apli. 2. vietā ir Mareks, 3. Nauris, un tad pārējiem mūsu ceļi. Un jā, nu, jāsaliek ir oranžais, tāpēc, ka oranžajiem vēl ir arī 2 stundu kvalis otrais jābrauc. Tāpēc mēs te arī steidzamies, pa pārējām mašīnām esam pagaidām aizmirsuši. Tikai tik, cik man brālis kārtējo reizi čakli strādā un mazgā tās mašīnas, lai būtu, jo pēc slapjās gongas viņš izstās drausmīgi. Tā kā tā, nu, darbi. Šitam var Anžiņam pateikties. Šitais ir Anžiņa varoņa darbs pirmajā aplī. Viņš aizgāja plaši un man atstāja bišķiņu dāvaniņu.
Citādāk, foršākā sacīksts manā dzīvē, man liekas, beidzot parādījās kaut cik normāls temps, bija labas cīņas, pat jau diezgan uz augšgalu pusi. Gan pavisam neliela kļūdiņa Smilšu kalnā man maksāja pozīciju, kur visu laiku cīnījos, bet vienalga šī gonka bija vienkārši episka un baigi patika. Nu, Kerī, ko tu vēlies, lai es pastāstu? Stāsti, kā tev šodien gāja? Pirmais pa slapjo arī bija īstenībā ar šo mašīnu, ar šīm riepām bija pirmā slapjā gonka. Bija arī ļoti liels pārbaudījums. Protams, man vienmēr ir tas, ka es pārāk pušoju, 3 reizes apgriezos. Bet viss sekmīgi, beigās 5. tāpat bija. Un otro gonku sāku no 6. vietas. Principā Elkonī visu jau sakārtoju. Biju aiz Mareka un Naura, braucu 3. viss, tur vairāk vairs neko nevajag. Skrien viņiem līdzi un, ja ir, gaidi moments. Un tomēr tiltiņā bišķiņ pātru paņēmu stūri. Tas nozīmē to, ka es būtu riepās, es uztaisīju korekciju no tā ātruma, vienkārši varbūt riepso bišķiņ līdz galam nav uzsauju, izmeta pakaļu, iemeta jau tajās šķembās, un tad tur jau bija apstājās laiks vienkārši. Mēģini sakoriģēt tā, lai neuzmest kādu kūlēm. Tas arī izdevās, bet beigās tomēr šķiet no puses uzsita pa siksnām un nokrita siksnas un nedaudz uzvārījās motors, tāpēc to mēs nezinām, kas vēl tur mazulītei notiek šobrīd. To pēc tam Džeki pastīsies, bet tāda šī nedēļas nogala. Kā gāja? Otrais braucis bija baigi foršs. Es stāvēju startus, jau iedevu tādu, davai, pamēģinām visu, izdabūt ārā no viņas, no tās mašīnītes, un to es arī izdarīju. Startā paņēmu labu startu. Jau, principā, Elkonī otrajā līkumā sanāk, jau bija priekšā konkurentam un neatlaidu līdz finišam. Katru apli kāpināja to nevis tempu, bet to attālumu līdz otrajai vietai. Un, finišēja tādā nosīt vientulībā. Mēģināja ķert 1.6 klases automašīnu, igauņu brāļi. Man liekas, tie bija igauņi ar 1.6 mašīnu, bembīti. Man liekas, ka varbūt pussekundi aplī ātrāk bija, tad es mēģināju aizvēju no viņiem ķert un no pārējiem projām. Tā kā izmantoju to, ko var izmantot, un mašīnīt laba. Stāst, kā tev gāja? Skatījos, tu tur diezgan jāstri bija. Jā, pats sākums tāds mierīgs palika turpat, kur biju, bet tad jau ļoti ātri sāku Robertu Ozoliņu saķert. Un jā, ļoti ilgi, vairāk apļu gadamā, visu laiku mēģināju viņam tikt garām. Man bija manāms ātruma pārsvars pietiekami, jā, bet viņš ļoti agresīvi sadzās, jā, bija jāpieietami radoši. Nevarēja tur vienkārši visu laiku vienu to pašu mēģināt, ja viņam vairākas reizes ielec arī iekšā sānā, tad nolocīja spoguli sev. Mans pirmais nolocītais spogulis. To, kas sabēdāja mani pirmajā braucienā, to visu ar milzīgu uzvīdu tagad atspēkoju otrajā braucienā. Pelnīts pusdienas vakariņas? Jā, es parasti uz jumta neko nelieku, man tā tradīcija, bet gonka beigusies, es nolieku. Bija labi, bija ļoti labi. Esmu lepns par sevi pirmkārt. Esmu baigais malačs, komanda ir malačs, mašīna izcili sagatavota. Baigi gāzām. Ļoti ātri braucām, atbraucām otrajā vietā, it kā ierasts. Bet mēs esam tuvāk, mēs visu laiku esam tuvāk un šajā braucienā, kā otrais aplis bija pirmais pilnais skrejošais aplis, kā otrajā aplī sāktā 10. beidzām nobraucu 0,15 sekundēs. Tie, kas zinās, tie zinās, kad nodublē 9 aplis tādu laiku, un tas tiešām bija top, push, un var mierīgi nobraukt, izkāpt no mašīnas un pateikt, ka gan mašīna, gan es izdarījām maksimumu. Nākamais posms Kaunijā ir pamats optimismam, man liekas, jo pagājušajā gadā Kaunijas posms bija tas, kur mēs bijām vistuvāk, tiešiem konkurentam šobrīd jāsaka Marekam. Un mašīna šogad ir ātrāk, komanda ir pastrādājusi, es pats esmu gan jau arī ātrāk sācis braukt, tā kā ir tāds patīkams satraukums. Galvenais, lai Kauni nāk bez traka lietus, varbūt ar mērenu lietu, saulīti, lai iedod iespēju pabojāt Marekam nervus un kaut kādu hat-triku. Tā kā
Es esmu baigi priecīgais. Jāiet pīci, jāpadzerās, jāpaskatās, kā citi brauc. Kaut kā tā. Čau! Kā iet? Viss labi. Kā puikiem? Kā gonku? Kas tev blociņā? Ko blociņš labi saka? Blociņš saka kaut kādus ciparus. Blociņš saka, viss ir kārtībā, ja? Viss ir kārtībā. Jāsarēķina degvielas un braucam tālāk. Nu, puika, kāpēc? Kas notiek? Viss labi. Kur mēs esam? Biķerniekos. Tūlīt būs starts. Ko startēs? 2 stundu braucienā. Mēģināsim apbraukt apkārt Porsche un Lambo. Oi. Redzēsim. Tev ies pa uzvaru, ne? Nu jā, kopvērtējumā galvenais. Nu, bet svēt lieta. Salikoši čaļi brauc garām. Tikko bija 15 divsundīgai gonkai Sandim. Viši nolažojām, 15 sekundes pa kāju, tā teikt. Bet kopumā raiti, es tās sapratu, ka tur tagad vēl laika jāpaskatās, bet 20 sekundes laikam mēs pat vinējām konkurentiem tuvākiem Sandim, tā kā tieši uz pitiem. Tā kā viss ir labi un jāgāž. Paņem putīti. Paldies visiem. Es tev mīlu. Otrā vietā Viesturs Ozols. Aplausi jāveic reisa. Second place, otrā vietā 2600 lasē Nauris Agafonov. First place, pirmā vieta atkal nepārspējams Mareks Matvejs. Also will continue with BMW 325. First place in the V60 country class goes to MCGD Racing. That is power, baby!
Labākais komandas boss ever. Nu labi, tu arī diezgan normāls čalis. Balīt beigsies. Nākamais posms Lietuvā. Kaut kur man kaut kas smidzina no aizmuguras, bet kopumā baigi labi mēs novinējām V1600, gandrīz novinējām ABC. Novinējām 2-stundīgo, nu ko vēl vairāk. Čaļi priecīgi, meitenes arī, es arī, komanda arī. Nu, viss baigi forši. Saulaīgi. Biķerniekos mums šogad nopietnās gongas laikam sanāk, ka beigušās. Dodamies tagad. Cirks dodās tūrē. Tiekamies Lietuvā.